nerada vietu šajā dzīvē. Nerada vietu šajā dzīvē. Nerada vietu šajā dzīvē. Amfiteātri ar atrod atsēžas augļu bērzi, bet cīnās dēļiem gaidās iesprucis izlēcieniem. Cilvēks cīnās dēļiem gaidās iesprucis izlēcieniem. Dēļiem gaidās iesprucis izlēcieniem. Izrāda jāliek jaunās jaunībā jaunie jaunās jaunībā jaunie jaunās jaunībā
Ir tādas meitenes, Liega, Ieva vai Rita, ar īsiem cilvēku vārdiem un skaidrām radio balsīm. Naktīs var tālu dzirdēt, kā viņas runā par radio. Viņas neraud par radio neraud pat meitenes, kur nu vēl puikas, reizē zilām, pelēkām, brūnām un zaļām acīm. Mazie radio amatieri, vienmēr ieslēgti jūtīgi mikrofoni, kas ieraksta šalcošu jūru un lasa kājām jokus, kājām, es skaļi smejas. Ir vēls. Mūsu klausītāji guļ gripas politiskajā karsonī. Nebaidies, Inesīt, būs arī mūsu ielā svētki. Tagad tev vienkārši jāizsvīst. Modri pulētā panelī viņus vēro lampiņas zaļā acis. Profesors Eko groza apaļas pogas semiotiskā aparātā, atrod Rīgu un apbrīno svešas valodas skaņas. Artikulēts vējš, viļņos iesviests akmentiņš. Nākamā stacija Tirāna, Terhekes. Nakts lēni griežas uz rītu, aust ziņas, simtiem miegainu roku stiepjas pēc radio, un gaismas svītumā atstāja līgojot liepu, laivas, lūpas, lapas, no kurām naktī viss šņāceņi nolasīti. Meitenes austiņas noņem, izvelk krastā kurpes, izkar tīklus, glāzes un pelnu traukus. Bet es vēl dzirdu. Šūpojiet mani, radio viļņi, šis ir literārs raidījums. Es stāvu jūras krastā, ar Ievu un Ritu, ar Liegu un Mirdzu. Klausies, vēl tāla Bendrupas balss no šņācoša jūras radio. Pār viņu spāgām klēgām, svēts putns pavādos, ar acīm gaišzaļām un brīnišķīgu maigām. And so we want to make sure we go. Catholic Answers did a wonderful explanation in a kind of a what I would call Reader's Digest. September in Boise coming up here, but we'll see. We'll get there when we get there. Ian, where's Oregon from a health standpoint? Because you've heard some whispers. To reach new soul, listen to this woman who's been listening to us just for a couple months. I listen to you on FM 101.3 here in Richmond. Well, you must be listening for a Lūpām 앞으로 나가시기 바랍니다. lūpām uztaustot kakliņu, 은혜의 보좌 앞에 담대히 나가라 하지 않았습니까? 내가 lūpām uztaustot 느꼈던 그 kakliņu, 이유가 하나님이 나를 선택하신 이유가 lūpām uztaustot kakliņu, dzert, lūpām uztaustot kakliņu, dzert piezīmes no jūrā iesviestajām pudelēm, izmurminot lietām tumšus ķeburus, balsenē pārsmalcinātu burbulīšu guldzēšanu, cītīgi artikulējot formulās saņurcītus pieklājības pamatus, aizrioties ar mežonīgiem smiekliem, iegrimt katastrofas izsmeļošās detaļās. Kuģis nogrima, un saule sakrunkojās, un jūra apgāzusies izlija, un mēs te, mēs te, mēs te, mēs te, mēs te, mēs te, te.
mēs, jūsu surogāti brāļi un māsas, pēc saprāta pazīmēm, protams, pēc kā gan vēl, kaut aizlienētām, kaut ārpus zemes. Vai liela starpība šajā amnēzijas stadijā tiem, kas baudījuši svētlaimi, ne no šīs zemes? Mēs, tie paši, dzelzsveidīgie debesu iemītnieki, pazuduši neapdzīvotos dzelzbetona džungļos, stāvam trijos līkumos kā neatklāti viltus orangutangi, neiekoptā iekāres māktas šampaniešu jūras krastmalā. Jūras krastmalā. Gaidām signālu un mirstam aiz slāpēm. Te izplūda tinta un caur medūzu, rozā zilganām lēcām nozipsnīja plakanu, neizteiksmīgu seju atveida. Manuskriptu, nevarētu varbūt teikt pētniecība, bet vismaz iepazīšana, mūzika, jāpārvalda, vai vismaz jābūt lietas kursā, kas ir šīs laicīgās, monodiskās... 판에서 성막 텐트, 성막 텐트 지성소 휘장을 뚫고 들어가서 나아가서 온 백성의 운명을 거머쥐고 나아갔습니다. 아론은 목숨을 걸고 백성의 운명을 책임지기 위해서 나갔습니다. 아빠는 출근을 해 나가야 되고 회사원은 먹고 살기 위해서 나가야 되고 우리는 숱한 Trubadūri lielākoties bija aprindām, bet ģimenēm, tāpat ir teikts, nabadzīgi rudinieki, vienmēr nozīmē, ka viņi patiešām salīdzinot ar zemniekiem bija nabadzīgi, jo visa šī māksla bija tomēr galvās, kuros netika kurš katrs iekšā. Un arī tā ir salīdzinoši šauram lokam. Un izpildot šo repertuāru, 숱하게 다양한 이유로 여러분들을 나아가지 못하게 한 이유들이 숱하게 우리에겐 있어요. 그런데 아론은 모세도 나갔습니다. 무엇이 어떤 게 이게 가능하게 있을까? 이게 제 마지막 질문입니다. 과연 무엇일까? 각자 스스로 부적합하다고 망설일 때 하나님이 그들을 믿어주셨습니다. 누구도 믿어주지 못할 명백한 상황이 처해 그들 스스로도 자신을 포기해야만 되는 상황이 처해 있습니다. 딱 한 분 하나님이 그들을 믿어주셨다고 그들을 믿었습니다. 오늘 마지막 말씀은 Mēs esam onkuļi un tantes. Mēs atnācām pie taviem vecākiem, lai visu nakti plītītu un rītu, lai pārnātu garlaicīgas lietas un dejotu pie vecas stulbas mūzikas. Drīz senči liks, lai ej uz savu istabu un centies aizmigt, klausīties piedzienos un stikla šķindoņā ar kādu saplīstu vāzes. Un gadīgi vilksies mūsu nakts, vilksies mūsu nakts, vilksies mūsu nakts, vilksies mūsu nakts. Kad pienāks rīts, tu pamodīsies lielas, visapkārt gaistie foršie draugi. Dzīvībā un nāvē. Jūs pavasarī skriesiet plikā parkā, zem kājām čabēs brūnas sakaltušas lapas. Tie būsim mēs. Skrien tālāk,
mazo trauciņu. Skrien tālāk, mazo trauciņu. Skrien tālāk, mazo trauciņu. Skrien tālāk, mazo trauciņu. Nav laika īpaši atminēties, kā ieraudzīju kluso dievu, bet, ja vajag, es pastāstīšu. Gribēju teikt jūsu programmas klausītājiem. Mēs braucam no ballītes, kuplā pulkā 5 cilvēki. Es pie stūres, pārējais nauda, pirms tam izdauzījušies visu nakti. Bija milzīgs mākoņains rīts. Visapkārt no visām pusēm kupli, sprogaini mākoņi plūda ar tādu kā jaunu spēku, gluži kā gāzveida dzīvnieki, kam netālu nojaušams saimnieks, un viņi cik jaudas tiecas nokļūt tam tuvāk. Priekšā, tieši virs ceļa, es redzēju, kā caur mākoņiem laužas līdzenas gaismas straumes. Tās krit uz leju svinīgi, kā starojošas kāpnes vai burvīgi tērpa krokas. Un neviļas sāk tās vērot, bet, kā jau pieredzējis vadītājs, samazināja ātrumu un brauc nesteidzīgi, it kā tikai ieripotu šajā varenībā. Es jutos, kā iekārusies biljarda bumba, gatava pēc sekundes simtdaļas nobūkšķēt grandiozā bedrē. Es turēju stūri un smaidīju, biju gatavs smieties bez skaņas. Gaismas stari ņežvien tuvojās, un es sapratu, ka tūlīt iebraukšu tajos. Apkārt viss kļuva 1000 reizes spožāks, un es ievēroju savus pirkstus uz stūres kā nekad agrāk. Tie bija kļuvuši caurspīdīgi, tajos varēja saskatīt asinsvadus, kauliņus, nervus, kas arī mirdzēja no iekšpuses, gluži kā dzintars. Un es kliedzu kaut ko, neatceros ko īsti, visi momentā uzmodās, domāju avārija, bet es kliedzu, nespēju apstāties, pagūtu tikai piebremzēt, un līdzbraucēji izvilka mani laukā no auto un nogāza mani zemē, sita pa vaigiem un aplaistīja ar ūdeni no resnas plasmasas pudeles un vaicāja, kas ar tevi notika? Kas ar tevi notika? Bet es nespēju atbildēt un tikai rādīju augšā uz debesīm, no kurām strauji un nenovēršami nolaidās dievs tieši mums uz galvas. Un tad viņi beidzot pamanīja un arī iekliedzās un metās, kurējas pametot mani zemē. Tad gaisma kļuva apžilbinoša, bet viss apkārtējais vienkārši balts, un es vairs neko nevarēju šķiet. Viss bija vienā krāsā, viss sastāvēja no gaismas, un es ieraudājos, jo vairāk nespēju kliegt, un tāpēc, ka viss apkārt valdīja tāds klusums. Un šajā mirklī klusais dievs man uzrunāja. Viņš teica, lai es necenšos traukties kājās un mesties sāņus. Viņš teica, atpūties.
un es jūtu, kā gaisma noguļas man uz pieres kā roka. Un es atcerējos, kā gulēju mammas vēderā un savilkos līdzīgā kamoliņā un gulēju, kamēr gaisma gāja caur mani kā kolonnes milzīgā netveramā svētnīcā. Pēc tam viss beidzās, bet es tikai gulēju un raudzījos, kā gaisma atkāpjas, aiziet lēni un skumīgi. Nē, es necentos noturēt to vai panākt, bet man bija tik žēl, it kā tu būtu laimējis izlozē 25,000, bet pēc tam ieskaties svērīgāk, un tā ir sanākas izlozes biļete. Nu, vārds sakot, garām. Tu stāvi ar to biļeti rokā un domā, kāpēc? Un tā es arī stāvēju domādams, kāpēc? Pēc kādas stundas man atkal atrada ceļa biedri, un bez īpašām runām mēs atkal iekāpām auto un braucām. Kad sasniedzām pilsētu, visus izvadāju pa mājām, atgriezos savās un nolikos gulēt, pamodos no rīta. Bija pirmdiena, es gulēju iespiedis pilvenā seju un gaidīju, bet nekas īpaši vairs nenotika. Tad es piecēlos, nomazgājos un devos uz darbu. Tagad tik svētdienu braucu pa to pašu ceļu, turpa šurpu. Bet neredzu vairs ne tos mākoņus, ne to gaismu. Nevar teikt, ka būtu kļuvis par paraukristieti vai ko tādu. Jā, un nav arī laika domāt, darba līdz kaklam. Vasara karstajā sezonā. Bet, kad mani uzaicināja uz radio, nolēmu piekrist aiziešu. Varbūt neesmu tāds vienīgais, varbūt atsaucas vēl kāds cilvēks, ko arī ir apmeklējis gaismu. Jau būtu vieglāk. Kaut gan nezinu, par ko mēs runātu, ko mēs teiktu viens otram, varbūt tāpat paklusētu kopā, paspiestu viens otram roku un šķirtos. Tāds lūk notikums, bet ja arī jums gadās kaut kas līdzīgs, nebaidieties, bet vēlāk atrakstiet man, esiet tik laipni. Adrese redakcijā. Uz redzēšanos. Nebaidieties. Līdzīgs. Tāds lūk notikums, bet ja arī jums gadās kaut kas līdzīgs, nebaidieties. Bet vēlāk atrakstiet man, esiet laipni. Bet adrese redakcijā. Uz redzēšanos. Adrese redakcijā. Adrese redakcijā skatās tāds redzēšanas. Bet vēlāk, arī jums nebaidieties. Adrese redakcijā skatās tāds redzēšanas. Bet vēlāk, arī jums nebaidieties. Adrese redakcijā skatās tāds redzēšanas. Bet vēlāk, arī jums nebaidieties. Adrese redakcijā skatās tāds redzēšanas. Bet vēlāk, arī jums nebaidieties. Adrese redakcijā skatās tāds redzēšanas. Bet vēlāk, arī jums nebaidieties. Adrese redakcijā skatās tāds redzēšanas. Bet vēlāk, arī jums nebaidieties. Adrese redakcijā skatās tāds redzēšanas. Bet vēlāk, arī jums nebaidieties. Adrese redakcijā skatās tāds redzēšanas. Bet vēlāk, arī jums nebaidieties. Adrese redakcijā skatās tāds redzēšanas. Bet vēlāk, arī jums nebaidieties. Adrese redakcijā skatās tāds redzēšanas. Bet vēlāk, Что скажешь? Ir noslēpums. Ir noslēpums. Ir noslēpums, kas neļaus mums divi tas atuvināties. Šis dīvains noslēpums
kas liek klusēt, raugt uz acis un novērst skatienu. Noslēpums, kurā nejauši liecinieki mēs kļuvām divatā. Tas, par ko var tikai klusēt, tik neiespējami satuvināt, ka neatradīsies divi cilvēki, kas vēl centīgāk izliekas, ka viņi viens otru nepazīst. Tevis var nebūt blakus, bet šī caurspīdīgā siena paliks. Mēs ticam, ka Baltijas valstis ir aicinātas ne tikai uzņemt misionārus, bet arī sūtīt tos pasaulē. Vai tev sirds deg par tiem, kas vēl nav dzirdējuši vēsti par Jēzu? Pievienojies jaunatne ar misiju rīkotajai apmācību programmai Kristus mācekļu skola. Norises laiks no 2026. gada 23. janvāra līdz 7. jūlijam. Rīgas ģenitīvi, kā saitē mundru suni, kā āzekam ir bārdam, velns ved par Rīgu mani aiz viena plika vārda. Te bučējāmies ilgi ar zitas un aritas no paralēlās klases. Man nepatika citas. Tā runā visa Rīga un nu ir mana kārta. Lai vārdu sataustītu, šis teikums jāizārda. Ei, Rīgas plikā runa, cik tava mēle sārta, kaut es ar tevi guļu, es nezinu tev vārdu. Kaut es ar tevi guļu, es nezinu tev vārdu. Viens no tiem ir
tieši tur ir varbūt nošaukstumi sarakstīti, bet tieši kāds būtu tas iecerētais likums. Un tad otrs ir šis jautājums, cik svarīgs bija tieši Mans vārds joprojām ir Juris Kronbergs. 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 Nolasīšu dzejoli pēc rudens depresijas. Pēc rudens depresijas nāk ziemas apātija. Tad seko pavasara nogurums, bet vasarā bažas, ka būs augsta un lietaina mūsu tā jau tik īsā vasara. Jo pēc vasaras nāks rudens depresija, ziemas apātija, pavasara nogurums un bažas par īso, augsto un lietaino vasaru, kurai sekos rudens depresija, ziemas apātija, pavasara nogurums un bažas par pārāk īso, pārāk augsto un lietaino vasaru, kurai atkal sekos rudens depresija, ziemas apātija, pavasara nogurums un bažas par vasaru tik īso, tik lietaino, kurai un tā tālāk. Līdz kādu dienu jutīs, ka esi pavadījis visu mūžu ar rudens depresiju, ziemas apātiju, pavasara nogurumu, bažām par vasaras augstumu, ka tagad tu gribētu dzīvot bezrūpīgi kā cīrulis, bet esi pārņemts no bēdām, ka tik maz vairs palicis, līdz tev nudien vairs nebūs jācieš no rudens depresijas, ziemas apātijas, pavasara nogurumu, nebūs vairs jājūt bažas par augstumu un lietaino vasaru. Pavasara nogurumu, nebūs vairs jājūt bažas par augstumu un lietaino vasaru. Visam sortimentam vietā klienta kārtī 25%. Zelts un sudrabs rūpsnieks ar briljantiem ar akmeņiem Orbēs priekšā melnās piekdienas un atlaides būs grandiozas. Dāvniec skaistumu, dāvniec viedzumu, dāvniec emocijas. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1. Premium lāzera epilācija, anti-age lāzera kosmetoloģija, ķermeņa konturēšana. Tas viss Silkfox lāzera klīnika. Elsmetas ielā 10 un tiesniecības centrā Rīga Plaza. Izskats Premium Aleksandrīta lāzera epilācija. Jūs esat uz mierīga viļņa. Relax FM.
Горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона. Новая формула термобронз снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды. То, что нужно при признаках простуды. Цитрус лимон. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхания и во время простуды. Почему добавка? Добавка выделяет полноценный и сбалансированный питание. Yes, praying that you can keep things right with the Lord. Thank you. 이 기술을 먼저 받아들이는 사람이 앞섭니다. Rasnie un neglītie cilvēki. Rasnie un neglītie cilvēki dzīvo ļoti vecā mājā. Viņi nevingro no rītiem, vakaros iedzer glāzi ruma vai divas. Kaķim patīk ielīst zem segas un pieglausties rasno cilvēku kājām. Naktslampiņa izgaismo rasno un neglīto cilvēku mājas. Viņi lasa ļoti neglītas grāmatas nodzeltējušām lapām, klausās vecas skaņu plates. Sapņos viņi lido, sapņos viņi krīt, sapņos viņi smejas un piedzīvo rītu. Sapņos viņi smejas un piedzīvo rītu. Sapņos viņi krīt, sapņos viņi krīt, sapņos viņi krīt, sapņos viņi smejas un piedzīvo rītu. Rasnie un neglītie cilvēki dzīvo laimīgo cilvēku dzīvi, elpo brīvi un nedomā par to, kas ir glīts. Elpo brīvi un nedomā par to, kas ir glīts. Elpo brīvi un nedomā par to, kas ir glīts. Katru reizi, kad es lidojos, ja es eju garām, un atvērts durvis, es tur sēžu un dūru iekšā, un es domāju, veids, ka pastāvēt tajā koridorā, un es skatos, kas tur visu iekšā. Man neapzīstas, ka šis ir, bet man tas tā interesē, un goda vārds bija kaut kad ceļas apsvēru, liekas, es patiešām apsvēru stāties pie līdz kola, bet es nezināju, kā to darīt, jo es satika vienu paziņu kaut kādā vienā pasākumā pilnīgi nesaistību. Viņš saka, es mācos ārā. Es tur saku, es būtu Tad jāmācās ar ārā? Jo viņš laikam pretendēja uz Šarlāns vai uz ceļots.
steira, apsiksim mani ar klusēšanu. Izdomšos bolta kā snīgs, apkrūņosi mani ar ķeizaru krūni, iedobšos steira, apsiksim mani ar klusēšanu. Iedobšos bolta kā snīgs, jūņosi mani ar ķeizaru krūni, iedobšos steira, apsiksim mani ar klusēšanu. Iedobšos bolta kā snīgs, jūņu naktī. Kod klusi mūkos mirst vosora, ēsti vēl nātnokuse, guls krūs sadedzinota. Apkrūņosi mani ar ķeizaru krūni, iedobšos steira, teira i namiersteiga, kai puča pi baznīcas sīnas, soltas i narunēgas. Apkrūņosi mani ar ķeizaru krūni, miršu vaiņuga vītā. Sorkonis zīdlopas sadegs sopīgā saules rītā. Nazabēst, tymā gunijā sadegšu vīna. Tovā dorzā ni zareņš, ni lapeņa nanūsvilis. Šeit tāds paradoks. Mēs it kā elpojam, jo savādāk kā tad mēs esam dzīvi, vai ne? Cilvēki elpo nekvalitatīvi. Tas nozīmē Sevišķi vīrieši. Mācīja, ka pareizi elpo tikai zīdaiņi. Nesezona. Tilpums, ko ainavā izspiedusi lauku baznīcas, ir vienāds ar to dienu, kad mēs aiz ar dienu, kad es sapratu, ka izkaltušu ērģeļu skaņas vairs neceļ augstumos manu. Taču zemaudzes meža vidū
Lielais kanjons ir milzīga teritorija, tā ir milzīgā kanjona grava. Precīzi nezinu, cik kilometru pāri, 20, es tagad varbūt kļūdīšos, bet viņam jau galvenais garums ir Garanumā, tā kā galvenais attāls. Un tad ir vietas, kas ir šis turistu centrs, kur pārsvarā piebrauc. Un tur var izkāpt, un tad var iet pārgājienos gar kanjonu, gan uz labo pusi, gan kreiso pusi, var noiet lejā līdz Colorado upei. Dipilepe tata Dipilepe tatambet Dipilepe tatambet Petepu par Petepu pas Petepu pas Dipilepe tatambet pe Zipiemapa par Dipilepe tatambet pe Zipiemapa klepeznopo Bapaltupu upus bapaltapa cepeļmapā lapas Bapaltāpā epeļlāpā krūpū mupus apar bapaltupu apakripilupu apar bapaltupu guāpo šupu ipismē bērēpē krīpītopo šupu sniepiegupu nepeļaupauj papāt nopožupu napav brīpīnupums nepetepu rapas kopo bāvā saparaupau japas upun pupuļopu nepejau pauki pismi pird tāpadupu glepeznupu nepevērk nepeviepiens kapā laperipijāpā tāpā piepie kaparipināpā tāpā tupun sāpā zepem trepē pepēm kapatupu papavavā pasaparipī upus papalta paiepiem krūpūmiepiem ipis piepiežāpas upu depens lapās ipīpetepes sapatape pepeļķēpē upus gripīdāpas pipirmapā kapas ipirēpē papagrapa upu nāpāk piepie gapale peripistātā upu lapā māpā japas sapam pipirkupuši iepiem kapatu pūnā pabapa ķipi kapas apadupu kāpā tipi pupu sniepiem pupu ķēpēm upun saupaulipi pupu kāpā tipi pupu apadrupu kāpā tipi pupu sniepiem pupu ķēpēm upun saupaulipi What do you say to people who have no homes? Is it Astrodome or Superdome?
Apar babas evelabis. What do you say to people who have no homes? Is it Astrodome? Living with a relative, is it relative who has no homes? What do you say to people who have no homes? Is it Astrodome or Superdome? Living with a relative, the next relative who have no your last grupas. What do you say to people who have no homes? Is it Astrodome or Superdome? Or living with a relative, the next relative who have no last. What do you say to people who have no homes? Is it Astrodome or Superdome? Or living with a relative, but the next relative who have no Apar baba what do you say to people who have no homes? Is it Astrodome or Superdome? Or living with a relative, but the next relative who have to move from to a last what do you say to people who have no homes? Is it Astrodome or Superdome? What do you say to people who have no homes? Is it Astrodome or Superdome? Or moving with a relative, but the next relative what do you say to people who have no homes? Is it Astrodome or Superdome? Or moving with a relative, but the next relative you have to move from to a last what do you say to people who have no homes? Is it Astrodome or Superdome? Or moving with a relative, but the next relative you have to move from to a last tour you show how they feel about you on the news. Then it will be Felix Auger-Aliassime. Prepare for Stephanie to get very excited.